Čau, mani sauc Miķelis, un es tev gribu nospēlēt savu dziesmu, 3.17, un pēc tam arī nedaudz pastāstīt par to, kā šī dziesma tapa. Jo tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, kā Viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, kā Viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzu, tevi mīlu es, kad es grimstu savās rokās, tu nes mana klints un patvērums, nepelnītais ieguvums. Bieži krītu es, daru pats savu gribu, tomēr žēlastībā vienmēr piedod un šķīsti. Pie mums nāci tu, ne lai pasaulī tiesātu, bet lai mūs izglābtu. Jēzu, tevi mīlu es, kad es grimstu savās rokās, tu nes mana klints un patvērums, nepelnītais ieguvums. Jēzu, tevi mīlu es, kad es grimstu savās rokās, tu nes mana klints un patvērums, nepelnītais ieguvums. Ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas šīs, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda lieta radītā mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas caur Kristu mums ir atklāta. Ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi,
varas, ne lietas šīs, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda lieta radītā mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas caur Kristu mums ir atklāta. Jēzu, tevi mīlu es, kad es grimstu savās rokas tu nes, mana klints un patvērums, nepelnītais ieguvums. Es nekad īsti sevi neesmu uzskatījis par tādu profesionālu mūziķi, lai arī ikdienā ar to sanāk nodarboties visnotaļ regulāri. Un es jau no agras bērnības sāku iet mūzikas skolā, sāku spēlēt vijoli, pēc tam pašmācības ceļā arī ģitāru mācījos un dziedāju dažādos koros, gan skolā, gan baznīcā. Un vēl jau mazāk es sevi uzskatu par dziesmu rakstītāju, salīdzinot varbūt ar kādiem citiem cilvēkiem, bet tas process, kā tas parasti man notiek, ir, ka es vai nu sēžu savā istabā un šķirstu bībeli vai domāju par kaut ko, vai eju pa ceļu, eju pa ielu, un tad pēkšņi pie manis atnāk melodija. Ir citreiz pat pilnīgi tāda sajūta, ka tā kā viņi vienkārši parādās, vai ka Dievs viņu iedod un saka, kur vienkārši pieraksta notis. Un tā tas parasti arī notiek. Līdz šim es sarakstījis tikai kaut kādas, laikam, 5 vai 6 dziesmas, tas nav ļoti daudz. Bet šī dziesma, ko es tikko tev nospēlēju, 3.17, ir nedaudz citādāka, jo, ja iepriekšējās visās, ko es esmu rakstījis, vārdi ir viens pret vienu no Bībeles, es pat neesmu domājis par vārdiem kaut kādiem saviem, tad šajā dziesmā nedaudz tur ir klāta mana interpretācija par dažām Bībeles rakstuvietām. Un kristieši bieži vien saka, un draudzē un baznīcā bieži vien var dzirdēt to, ka Dievs mīl visus cilvēkus un ka Dievs grib visus izglābt un ka katrs cilvēks ir pelnījis Dieva mīlestību, par ko it kā ir dziesmas pirmā daļa, arī savā ziņā, kas ir Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa 16. pants, par to, ka Dievs tik ļoti mīl pasauli, ka viņš ir devis savu dēlu, lai neviens, kurš tic, nepazustu, bet būtu izglābts. Taču realitāte ir tā, ka bieži vien mēs cilvēkiem uzliekam kaut kādus savus standartus, pat tad, ja mēs neesam kristieši, pat tad, ja mēs Dievam neticam, mums ir kaut kāds standarts, pēc kura mēs nosakam, ka mēs cilvēku varam mīlēt, vai ka viņam pienākas mīlestība, ka viņam pienākas, ka viņu var cienīt, ka viņam var veltīt laiku. Un tā ir šīs dziesmas otrā daļa par to, ka Dievs nav nācis pasaulē, lai notiesātu mūs, ko mēs bieži vien darām cits citam, tiesājot un mērot pēc kaut kādas savas mērauklas, bet lai pasauli izglābtu. Mēs paši nevaram izglābt pasauli, bet Dievs to var. Un dziesmas brīdža daļa par to, ka nav tādas lietas, kas mūs varētu atšķirt vai nošķirt no Dieva mīlestības. Nav nekā tāda, ko mēs jebkad varētu izdarīt, nav tādas vietas, kurā mēs varētu atrasties vai fiziski vai emocionāli, no kuras Dievs mūs nevarētu izcelt ārā un mīlēt. Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš mūs mīl, nav nekā tāda, ar ko mēs varētu viņa mīlestību pazaudēt. Un tas ir man personīgi vienmēr bijis ļoti liels iedrošinājums. Es ceru, ka tev patika. Tas ir tas, kā tap šī dziesma. Lai tev forša diena. Čau!